Sveicināti jūs mājās! Mēs piedāvājam vēl pēdējo raidījumu šomēnes 30. novembrī. Raidam no Ventspils. No pedagoģa profesijas sagaidām visaugstākās kvalitātes. Tāpat laikā Latvijā pedagoģu vakanču skaits arvien palielinās. Kā atrisināt šo jautājumu, sprieda Ventspilī, uzaicinot kolēģis no visas Kurzemes. Skolotāju trūkums Latvijā joprojām ir aktuāla problēma līdz pat šai dienai. Neskatoties uz to, ka daudzās pašvaldībās ir dažādas pedagoģu piesaistes programmas, šī problēma tiek risināta diezgan lēni. Zinātnes un izglītības ministrija sadarbībā ar Latvijas universitāti rīko diskusiju ciklu par skolotāju apmācību, kas jau ir noticis vairākās pilsētās – Bauskā, Cēsīs un Jēkabpilī. Pagājušajā nedēļā tā tikšanās notika arī Ventspilī, kur pulcējās Kuldīgas, Talsu, Saldus, Tukuma, Ventspils un Liepājas pašvaldību pārstāvji. Viens no iemesliem, ko mēs arī šajā sarunā, diskusijā, ko mēs dzirdējām no vairākām iestādēm, pašvaldības iestādēm, ka klasvadība ir izaicinājums jebkuram jaunam pedagogam, jo par pedagogu daži piedzimst, daži izmācās. Tie, kuri piedzimst, tiem veicās, tie, kuri mācās, viņiem ir jāpraktizē. Un šī te praksa, protams, ir jāveicina, protams, ir jābūt mentoram, kas to dara, bet ne visi ar to tiek galā. Un līdz ar to cilvēks iegūst pedagoģisko izglītību, viņš ir ļoti labs speciālists, varbūt priekšmetā, bet šis izaicinājums ar klasvadību dažkārt beidzās bēdīgi. Otra lieta, ko mēs cenšamies ne tikai Liepājā, ne tikai Kurzemē, bet vispār Latvijā, un arī ārotbiedrība šo dara, celt šo skolotāju prestīžu, jo skolotāju profesijai prestīžu uz doto brīdi, es teiktu, ka nav. Jā, un šī visatļautība sabiedrībā attiecībā pret attieksmi pret skolotājiem ir ļoti nesaistoši jauniem pedagogiem, un līdz ar to šie jaunie pedagogi izglītības iestādēs viņu nav, un kā mēs jau dzirdējām arī no diskusijas, vienai lielai daļai pedagogu uz doto brīdi ir 60+, un tad, kad viņi dosies prom, tad mums būs jāsaprot, ko ar šo situāciju darīt un kā stiprināt pedagogu, jauno pedagogu, lai viņš ienāktu izglītības iestādē un šeit arī strādātu. Diskusijā piedalījās Zinātnes un izglītības ministrijas vecākais konsultants Edgars Plētens, Latvijas universitātes rektors profesors Intriķis Mužnieks un Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela. Viņa atzīmē, ka studentu skaits fakultātē ir niecīgs, bet tomēr ar katru gadu pieaug. Mēs noteikti šobrīd uz Latvijas situāciju gribētu teikt, ka mums vajag vēl vairāk. Noteikti, ka mums arī vajag vēl vairāk. Savukārt mazāk mums ir vācu valodā. Mēs diezgan maz esam uzņēmuši. Mēs ceram, ka tā līkne ies uz augšu līdz ar dažādiem atbalsta pasākumiem. Budžeta vieta, ja būtu vairāk, es domāju, ka mums varētu būt mazliet vairāk studenti. Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Talsu, Liepājas un Saldus pašvaldību pārstāvju pastāstīja, kā viņi savā pilsētā piesaista skolotājus. Bet neskatoties uz plašām piesaistīšanas programmām, problēma vēl nav atrisināta. Ja jūs runājat par vājiem posmiem, es teiktu, ka tajā posmā ir vairākas detaļas. Viena detaļa noteikti ir tas prestižs, tie stereotipi, kas ir, jo stereotips skolotājs, tad, kad tu vairs neko citu nevari darīt, skolotājs maz saņem un tā tālāk. Tas pastāv. Otrs stereotips daļai varētu būt, ka tādi prātīgi cilvēki jau taču neiet sev to nodarīt un iet strādāt skolā. Trešais varētu būt, kad ir ļoti daudz nenormātā darba laika. Un tas gan ir taisnība, jo ik viens ir gatavs atnākt un pamācīt skolotāju. Trešais vai jau ceturtais ir tagad, ja tie ir nozars, piemēram, tie ir fiziķi, tad strādāt par fizikas skolotāju, ja tev arī labi samaksās, tu saņemsi mazāk nekā nozarē. Ja tev arī skolā labi samaksās kā izglītības psihologam, tu saņemsi mazāk nekā nozarē. Un mēs vienkārši netiekam līdz ar tām algām. Tas, ko mēs redzam izglītības iestādēs, ka mums ir jāveicina atbalsta personāla pieejamību. Uz doto brīdi ir tā, ka šo te atbalsta personāls viņš ir, bet nepietiekamā daudzumā, jo skolotāji palīgi, pedagogi palīgi. Es uzskatu, ka sākumskolas posmā ir jābūt ikvienā klasē, neskatoties uz to, vai šajā klasē ir kaut kādas uzvedības grūtības vai nav uzvedības grūtības, šim te pedagogu palīgam ir jābūt.
Uz doto brīdi ir tā, ka šīs mērķdotācijas, kuras seko izglītības iestādēji, īsti, ja pašvaldība šo nepiefinansē, nepietiek šim atbalsta personālam. Līdz ar to es domāju, ja būs mērķdotācijas, kuras tiek plānotas, ka tas tā arī būs, ka būs vairāk, atbalsta personāls radīsies un atradīsies. Bet uz doto brīdi ir tā, ka tas viss atdurās pret finansēm. Vēnspilī šobrīd tiek īstenoti vairāki pedagoģu atbalsta pasākumi, tostarp stipendijas studējušiem skolotājiem, piemaksas un materiālie stimuli. Tiek ieviesti skolotāju profesijas popularizēšanas pasākumi, tiek pilnveidota pedagoģu kvalifikācija, darbojas pedagoģu atbalsta dienests. Vēnspils novada pašvaldība piesaista arī citu pašvaldību pedagogus, nodrošinot viņiem dienesta dzīvokļus. Vēnspils Olimpiskais centrs ir viens no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem Vēnspils pilsētā. Kā gan ietaupīt, par to runāsim nākamajā sižetā. Saskaņā ar Latvijas Republikas energoefektivitātes likumu tiem patērētājiem, kuru elektrības rēķini pārsniedz 500 megavatu 2 kalendāros gadus pēc kārtas, ir jāmaksā energoefektivitātes nodeva vai arī jāveic energoefektivitātes pasākumi. Olimpiskajam centram Vēnspils kā lielajiem energopatērētājiem ir jārēķinās ar vismaz 3000 megavatu jaudas patēriņu gadā. Tāpēc bija jāizstrādā energopārvaldības politika. Tika domāts, kā šīs izmaksas mazināt. Ledushalē tika iegādāta jauna ledus dzēsēšanas iekārta, bet visās Olimpiskā centra zālēs notiek energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. Kad esam visās sporta zālēs lielās nomainījuši apgaismojumu, kas bija liels atspējas mums. Jā, kā reiz pirmais darbs, ko mēs sākām, kad ieguvām pirmo certifikātu, bija vecajā administrācijas ēkā nomainījām koka logus uz plastikātu veids pamats siltināšanu. Jā, tur daudzām ventiekārtām bija uzlabojumi. Dzinējiem vairākiem likām frekvenču pārdotājs, kas samazina slodzes, iespējams mainīt uz mazākām. Šobrīd jā, pēdējos gados bija primārais apgaismojums. Ja mēs skatāmies pēc tā, kāds mums patēriņš bija, piemēram, kaut vai 10 gadu atpakaļ, tad viņš ir samazinājies šo visu pasākumu laikā par ceturdaļu kopējais apmēram. Olimpiskajā centrā Vēnspils notiek arī energopārvaldības sistēmas audits, un pēdējā audita rezultātā Olimpiskā centra Vēnspils energopārvaldības sistēma ir atzīta kā atbilstoši jaunākajiem ISO standartiem. 18. gadā kļuva par lielo energopatērētāju, ko nosaka energoefektivitātes likums pēc mūsu enerģijas patēriņa, kas ir gadā. Un tilīs tu esi lielais energopatērētājs, tā tev ir divi varianti, vai tu maksā katru gadu energoefektivitātes nodevu, kas ir diezgan liela, procentāli tiek rēķināta no ikgadējā tā patēriņa. Vai otrs variants, tev ir jāievieš energopārvaldības sistēma, ko mēs esam izdarījuši, viņa jāsertificē, jāiegūst certifikāts, un katru gadu jāveic energoefektivitātes pasākumi. Energoefektivitātes plāns ir obligāts visiem lielajiem energopatērētājiem. Tiem lielajiem energopatērētājiem, kuri šādu certifikāciju neveic, tiek piemērota energoefektivitātes nodevas 7% apmērā no iepriekšējā gada patērētās elektroenerģijas izmaksām. Tā kā certifikāts ir izsniegts, Olimpiskais centrs Vēnspils ir atbrīvots no nodevas un ietaupa. Katru gadu ir jāveic energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas tiek pārbaudīti, un tiek apkopoti 3 gadu ciklā. Certifikāts iedodas uz 3 gadiem, un 3 gadu ciklā ir jāveic noteikti pasākumi. Katru gadu? Katru gadu, jā. Ko? Katru gadu starpaudita beigās, kad ir katru gadu starpaudits, gada beigās tas tiek pārbaudīts, analizēts un iesniegts Būvniecības kontroles birojam, kas arī veic pārbaudi un pārbaudi, vai tie pasākumi tiešām nav gadījumā fiktīvi, vai tiešām tiek veikti. Vai tā enerģijas patēriņa analīze arī ir pareizi aprēķināta, un vai tiešām tas viss ir efektīvi. Kā viens no energoefektivitātes pārvaldības plāniem ir arī lampu nomaiņa stadionos. Šonedēļ tiek nomainīts apgaismojums Katoļu ielas futbola laukumā. Vēnspils bērnu aprūpes centrā Cimdiņš, kas rūpējas par bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, jau pilnā sparā ir gatavošanās Ziemassvētkiem un jaunajam gadam. Katru dienu centra klienti savām rokām gatavo svētku dekorus un kartiņas. Gatavojas arī svētku pasākumam. 1. decembrī ir sākusies tradicionālā labdarības akcija Palīdz aizpildīt maisiņu ar dāvanām. Piedalīties tie aicina visus, kas vēlas. Aiziet uz bibliotēku, paņemt maisiņu, kuru šuvuši skolēni, piepildīt ar Ziemassvētku prieka dāvaniņām, kas var būt jebkas. Tas rakstām lietas, lampiņa, svecīte, Ziemassvētku prieks, tas ir
tas ir tajā priecīgajā lietā vienkārši saņemt dāvanu un arī dāvināt dāvanu. Tātad piepildīt maisiņu, aiznesam atpakaļ uz to pašu bibliotēku un pretī jūs saņemsiet no Dianas sveces svecīti, kuru jūs varēsiet iedegt Ziemassvētku vakarā un sajusties īpaši, jo jūs esat dāvinājuši prieku mūsu cimdiņbērniem. 21. decembrī šie dāvanu maisiņi tiks pasniegti 300 centra klientiem. Šajā maisiņā var ielikt gan kancelēs preces, gan saldumus vai rotaļlietas, varbūt kādu suvenīru. Var mandalu krāsošana, var krītiņi, flaumastaris, mazās līmītes, uzlīmītes. Ir jāņem vērā, ka to dāvaniņu netiks sadalīts mazie, lielie, vidējie vai kā. Viss būs, katrs saņems dāvaniņu, kas tur ir iekšā, tas arī būs. Bet tas prieks viņiem ir ģimenes. Ja? Kad tas, kas nenoderēs tieši tam bērnam, tad viņam ir lielāks vai mazāks brālītis un māsiņa vai atkal mamma. Un tā dāvaniņa īstenībā būs visai ģimenei. Dāvanu maisiņus ir šūšas Ventspils skolu audzēknis, bet zvaigznītes darināja centra bērni. Tukšu dāvanu maisiņu var saņemt jebkurā Ventspils bibliotēkā, bet piepildīts tas arī jāatgriež tajā pašā bibliotēkas filiālē, kur paņēms, lai Ziemassvētkos sagādātu prieku kādam cimdiņu bērnam. Pateicamies par uzmanību, jau rīt piekdien stāstīsim, kādi pasākumi mūs sagaida Ziemassvētku laikā un kā Ventspilī sagaidīsim jauno gadu. Tāpēc palieciet kopā ar mums ne tikai šodien, bet arī rīt. Ventspilī sāksies īsta ziema un Ventspils komunālā pārvalde aicina privātmāju īpašniekus pašvaldības atbalsta programmas ietveros pieteikties bezmaksas smilts un salas kaisāmā materiāla saņemšanai, trotuāru kaisīšanai. Iedzīvotāji, kuriem īpašumam piegulošā teritorija robežojas ar ietvi, var pieteikties vēl līdz 15. decembrim. Katram īpašumam ir paredzēts piegādāt 2 maisus smilts un salas maisījumu. Šis pakalpojums neatiecas uz daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un juridiskām personām. Smilts ar salu var pieteikt zvanot Ventspils komunālai pārvaldei vai sūtot e-pastu. Abos gadījumos jums jānorāda konkrēta adrese.